Dieva svētības vēlu jums visiem cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Raidījums Laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Šodien turpināsim lasīt vēstuli, Pāvila vēstuli Titam, 2. nodaļu lasīsim. Sveicinu studijā Latvijas Vasarasvētku draugu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Labdien! Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu, ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus, Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveicināti! Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti! 2. nodaļa. Apostuļa Pāvila vēstulē Titam. Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību. Lai vecākie vīri turas skaidrā prātā, cienījami, prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā, tāpat vecākās sievas, lai izturas kā svētām pieklājas. Nenododas ļaunām valodām, ne pārmērīgai vīna dzeršanai. Lai māca labu, pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīrus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā, bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretīm, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt. Kalpi, lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretīm, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dieva mācībai. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. To māci, paskubini un norāji ir ar visu stingrību. Neviens, lai tevi nenicina. Interesanti padomu. Tīpaši noslēgumā. Bet atgriezīsimies pašā sākumā. Jau pagājušajā raidījumā runājām par šiem norādījumiem Titam, un kā lai viņš ievēl presbiteris, jeb bīskaps. Un šeit arī, bet tu sludini. Tātad Tits sludināja. Jā, es domāju, šie vārdi jau nav pirmo reizi, ko apostols Pāvils raksta kādam, jo šos vārdus var atrast arī Timoteja nodaļā. Un es domāju, atkal nedaudz varbūt atsaucoties uz to, ko mēs runājām, ka šo draudžu varbūt tā praktiskā dzīve un viss, kas viņam tur ir jāsakārto, vai ne, kad patiesībā tas jau ir tāds iekšējais uzvedības kods, bet man liekas, ka tas svarīgākais, ka viņam ir kaut kāds noteikts mērķis, ja, ka tas, kā Titam ir jāmāca draudzēji uzvesties attiecīgi katram cilvēkam savā vietā, savā vecumā, ka, ja šeit ir rakstīts, piemēram, lai Dieva vārds netiktu zaimots, lai būtu par rotu mūsu glābēja Dieva mācībai, ja, ka tās ir tās lietas, kur cilvēka dzīve, ja cilvēks dzīvojot saskaņā ar šo te dievišķo mācību, ar šiem dievišķiem likumiem, ka viņš atklāja
ja, šo Dievu žēlastību. Viņš atklāja to, kas ir šis jaunais cilvēks Kristu. Ja, bez šīm te lietām, bez tās varbūt redzamās daļas, nu, tā kā apostols Pāvils kaut kur saka, kad tam neviens neko nevar redzēt. Bet tu gribi sacīt, ka jaunais cilvēks, sadzimušais kristietis, nevar, viņam ir vajadzīga tik ļoti stingra disciplīna? Man liekas, ka mēs arī esam par to runājuši, kad tu jau nevari uzreiz arī prasīt no maza bērna, lai viņš uzmestos kaut kā ļoti labi vai ne, un lai viņš uzreiz kļūtu ideāls un perfekts. Un man liekas, ka mēs kādreiz uzliekam sev šo ārējo bauslību, un kā man kādreiz licēs, mēs no vecās derības bauslības, mēs gribam cilvēks ieviest kaut kādā vēl stingrākā bauslībā. Bet vai disciplīna ir bauslība? Nē, likums jau ir bauslība. Likuma izpildi prasa disciplīnu, un disciplīna, ko nozīmē? Viņa nozīmē vingrināties likuma izpildē. Tātad kaut kādā veidā, tas ir saistīts ar kaut kādu, garīgu bauslību. Bet, un tas ir svarīgi, bet es domāju, ir vienmēr svarīgi atcerēties, ka cilvēks ticībā ir augošs. Un apostols Pāvils arī saka, es uz jums vēl runāju kā uz bērniem, es labprāt gribētu, ka jūs jau būtu pieauguši un tā tālāk. Bet kaut kāda, tas kodeks, iekšējais kodeks mums jau ir jāzina, uz ko mēs tiecamies. Kas ir tas, uz ko mums ir jāaug, ka mums pretī ir tas spogulis. Tā kā Jākaba vēstulē runā par skatīšanos spogulī. Ja es aizmirstu, ko Dievs ir sacījis, tad es esmu līdzināts vīram, kas ir paskaties spoguli un aiziet un aizmirst, vai ne? Es šodien lasīju, es zinu, ka par vīriem saka, lai jūs turaties skaidrā prātā veči. Bet, ka sievas nepārmērīgai vīna dzeršanai, man tās pārsteigums bija. Viestur disciplīna un likums, vai tur mēs varam vilkt vienlīdzības zīmi, piemēram, cienījami, prātīgi. Tur bauslība. Tas ir arī kvalitātes droši vien, ka mēs varam dažādi traktēt lietas un pieiet, un arī disciplīna loģiski. Disciplīna ir daļa arī no savu veidu daļa no cilvēka dzīves, ir garīgās disciplīnas. Mēs zinām arī, vai ne, tas ir kā arī mēs ietveram lūkšanu, lasīšanu, vai ne, gavēni un tāpat šī izaugsme garīgā arī savā veidā prasa disciplīnu. Bet varbūt tad iznāk tā, ka lai sasniegtu, lai nepiepildītu, bet lai sasniegtu kā bauslību, bausli piepildīt. Mēs nevaram piepildīt. Es nemāku atrast vārdu palīdzēt. Tad ir vajadzīga tomēr disciplīna. Jā, bet atkal... Bauslības piepildījums un gals ir Jēzus Kristus, kurš mūs atbrīvo no bauslības lāsta. Mēs lienām atpakaļ lāstā, kur mēs gribam ar kaut ko cits labāk par citu tagad izdarīt un teikt, es esmu paklausīgāks. Bet tā paklausība, paklausība un disciplīna šeit savā veidā ar zināmām garīgām kvalitātēm. Un tā ir jau redzam arī pašā ievadā pat mazs vārdiņš, bet tajā ir, bet tu pretstatā tiem, kas māca to pretējo, bet tu paliec skaidrā. Tu paliec ar Kristu, tu dzīvo ar viņu un tu sludini to, un tad nonāk pie tā rezultāta. Es redzu kaut kur tādu sakarību. Loģiski, manuprāt, visu dzīvi prasa zināmu sakārtotību un disciplīnu arī, vai ne? Cik tālu un kā mums viņi patīk un ko mēs ieliekam aiz tā vārda. Tā atkal ir tāda personīga jau vēlme. Šeit mazliet pagājušais runājam par to, kā Pāvilam bija jāatklāja evaņģēlijas spēks jūdu vidū, pagānu un daudzu citu reliģisko sistēmu vidū. Un, manuprāt, šeit ir tāds ļoti līdzsvarots, pamācošs princips. Ja mēs sakām, sludina veselīgo mācību, tad bieži vien mēs domājam, teorētiski, teoloģiski, tās ir ticības patiesības, tā ir teoloģija, bet cik šeit,
Pāvils ir praktisks, un tas praktiskums mums tā kā fascinē. Patiesībā no katra cilvēka, lai kādas stāvoklis vai uzdevums vai aicinājums viņam nebūtu, tiek prasīt tas labākais. Nekur nav pārmērība, nekur nav kaut kas tāds neveselīgs, un tur gan ir, ja tā var teikt, šajos padomos ir mēģinājums izraisīt no judaisma žņaugiem, gan tāpat laikā parādīt, kā tā ticības pārliecība ietekmē un izmaina dzīvi, un tā neskar kaut kādu tikai, kā teiksim, virspusi, bet tas skar pilnīgi cilvēku no viņa ģimenes, no bērnu attiecībām līdz pat sabiedrībai un draudzē. Un pārsteidzoši viņš pat, piemēram, sievām saka, esiet saimnieciskas, esiet, tulkovā, namamātes labas. Ja? Tad, manuprāt, kristīgā dzīve ir tik pārliecinoši līdzsvarota, no cilvēkiem ieredzēta un cienīta, lai nekur tev nebūtu pārmetumu. Jo ar to vien nepietiek, ka tev ir kaut kādi uzskati, principi, teorija, mācība, kaut kāda reliģiskā summa, kurai tu pieturies, bet tam visam ir jāatspoguļojas tavā dzīvē, tavā ikdienā, darbā. Tev pilnīgi piekrīt. Un tu zini, atspoguļojas mūsu dzīvē. Un es te lasu, jaunajā tulkojumā ir saprātīgi un veseli ticībā. Zini, šodien es brīžiem skatos, ticība ir tik slima, ka vispār pagaid mīļais draugs, un jā, it kā Dievam tic, bet tur ir tik slimīgas pazīmes. Un bieži vien cilvēki piesadzās, saka, kristietis jau tur ir tāds cietējs un upuris, un Kristus ciet, un mums ir jācieš. Bieži vien kaut kur tādi principi tiek pievilti klāt tādā rīcībā, un bieži vien pat garīga depresija var tikt attaisnota ar ticības. Tu paņēmi to vienu pusi, es paņemšu otru pusi, kas ir labklājības mācība. Ticība savu veidu, slima ticība. Varbūt kļūdos. Labi, Edgar, lūdzu. Jā, slima ticība, slima sabiedrība. Interesanti, ka šeit apostols Pāvils, kad runā ar Titu, tad tā teritorija ir ļoti noslēgta, tā ir Krētas sala. Un, ja viņš raksturo to, kā izskatās Krētas salā, tad viņš saka, tur ir slinkums, melošana, baudīšana, ļoti tāda nepārāk pozitīva fotogrāfija. Un pretī viņš noliek kaut kādas vispār atzītas ļoti labas ētiskas normas. Un tad es tā domāju, kas vispār sabiedrību kā tādu dziedina, kas baro, kas parāda ceļu. Un es domāju, ka lielā mērā nav neviena. Un tad, ja parādās draudze un ticība, tad tā ir kā tāda saliņa, kur kaut kas sakārtojās mazliet. Arī šodien es tā domāju, cik žēl, ka teātru izrādes, kas kādreiz vēl bija tautai kā tāda gaismas ceļa rādītāji, šobrīd pārvērtušās ir par savu spēju atspoguļojumu vai kaut ko neparastu parādīt tālu no tā, lai tautai parādītu, kā ir labi. Kas ir tas, kas vispār sabiedrību var dziedināt? Burtiski man jāsaka, Dievu vadīts. Es palūkšu, iedodiet man lūdzu. Es jums uzdāvināšu šokolādīti katram. Paldies. un paldies liels. Tieši tas, pa ko tu runā. Padod tālāk. Mēs parādīsim arī cienījumiem radioklausītājiem. Saturs labs, bet iepakojums brīsmīgi. Padod. Visiem neliec uz Bībeli. Fuj, ņem no. Tagad lūdzu, brāļi, šodien es biju šokā. Latviešu valodā. Un nevajag braukt uz Krētas salu. Vismaz tie ir igauņi, tie neesam mēs. Būtu igaunis, tam ir latviešu uzraksts. Mūs arī iedrošina. Labi, mēs smejamies. Bet es tikai domāju, redz, kur mans mazdēliņš 7 gadi aiziet uz veikalu, un viņš pie šī jau pierod.
Un tad ir pareizi, ko tu, Edgars, saka, ļoti svarīgi ir, ko mēs liekam vietā. Jā. Un kad apostols Pāvils redzot visu to situāciju Krētā un sabiedrībā, tad vēl jau vairāk iemirdzās draudzes uzdevums. Kas ir draudzē jādara? Ka tā ir tā vide, kur ļaujās mācīties, kur ļaujās, jo ir jau ļoti plašs tas, ka nemaz neļaujās. Un saka, liec mani mierā, es pats zinu, kā gribu tā dzīvoju. Un lai ļautos mācīties, tur ir jābūt kaut kādām mērauklām. Un man liekas, ka tas šeit tā jauki iezīmējās bišķiņ vēlāk, vai ne? Ka tas viens ir, ka vairs nav kur slēpties. Dievs sevi ir atklājis 11. pantā. Un ja cilvēks saka, es nezinu, vai ir Dievs, un es nezinu, vai ir atbildība par dzīvi. Nē, Dievs sevi ir atklājis, un tur nav kur slēpties. Otrs ir tas, ka mums ir iespēja augt, jo, lai augtu, ir vajadzīgs parādīt no kurienes uz kurieni. Ir vajadzīgs parādīt kādu mēraukli, vajag parādīt kādu ideālu, vajag parādīt soļus, kādi ir ejami. To tad Pāvils šeit ļoti praktiski parāda. Neviens nevar sacīt, tie ir tādi, ka es tos nevaru saprast. Var saprast. Un tas, ka laika beigās atnāks Jēzus un būs mūžīgā dzīve, un ka mēs nekur nespruksim. Un ja šodien ir debesbraukšanas diena, tad vēl jau vairāk tas ir atgādinājums, kā viņš aizgāja, tā viņš atnāks. Un šīs patiesības ir tās, kurām vajadzētu cilvēks sirdīs mazliet iedrebēties. Man nav vairs kur noslēpties no Dieva, viņš sevi ir atklājis. Man ir praktiski soļi, kā dzīvi sakārtot. Es zinu, ka būs jāstājas Dievu priekšā. Un man liekas, ka tā ir tā motivācija arī, man liekas, ka Titus ķērās klāt un sacīja, tiešām te ir kaut kas jādara. Nevar ļaut Krētas salai sapūt. Un nevar ļaut mūsu tautai sapūt. Ir jābūt kādiem punktiem, no kurienes iziet kaut kāda cerības stāri, attīstības stāri, sakoptības stāri, vai ne? Jā, Pāvils, kad mēs lasām visas viņa vēstules, praktiski viņš visās runā par šīm lietām. Un viņš runā ļoti nopietni, ļoti svarīgi, uzsverot to, kā mums būs dzīvot. Bet tai pašā laikā viņš saka tādus vārdus, ka es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Un šeit runājot par to, ka Pāvils saka, ka Dievs viņam palīdz visās lietās. Piemēram, Pāvils 2. vēstulē Timotejam 7. pantā 1. nodaļā saka tāds vārds. Jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu. Citā tulkojumā ir rakstīts, Dievs mums nav devis gļēvulības garu. Tātad Dievs mums ir devis spēka, mīlestības un savaldības garu. Un ja šeit Pāvils par to runā, tad mēs varētu piebilst to, ko Kristus saka. Kristus saka, kad viņš nāks, aizstāvis nāks, viņš jūs pārliecinās par grēku un taisnību un tiesu. Tātad Pāvils šeit atgādina un runā to, ko Dieva gars runā uz cilvēkiem tad, kad viņi ir draudzē. Un viņi saka, dariet tā, kā Dieva gars jūs skubina darīt. Esiet skaidrā prātā. Viņus uzskata, ka cilvēks ir skaidrā prātā tad, ja viņš tic Dievam. Tur es kādā vietā lasīju citā vēstulē. Viņš saka, lai viņi ir skaidrā prātā, tas ir tic Dievam, paļaujās uz Dievu. Cilvēku problēma ir tā, ka cilvēki šodien, daži cilvēki, viņi nespēja saprast viņas kādas, bet Dievs ir žēlīgs. Tas nozīmē, es varu grēkot, cik gribu, bet viņš jau ir žēlīgs, viņš jau man piedos. Es saku tikai tad, ja nožēlos un atstās. Un šeit Pāvils to saka. Daži cilvēki šo lietu izmanto ļoti jauki. Jūs pat neticēsiet, kā man kāds cilvēks teica, tu esi lasījis Bībeli, lasījis. Tur ir rakstīts, kā tajā laikā bija draudzēs. Redz, viņi tur dzēra, viņi tur bija neprātīgi, viņi tur ķildojos un tālāk neprojām. Tā jau bija tāda normāla draudzes parādība. Šo lietu iztulkot tā, šo te, redziet, mēs jau varam dažādi runāt par lietām, bet šeit ir ļoti skaidri un teikts, ka Dieva gars mūs vadīs visā patiesībā. Un tātad Pāvils saka šiem cilvēkiem, jūs ieklausieties
to, ko Dieva gars jums runā, un rīkojieties pēc tā. Tas nozīmē būt skaidrā prātā, saprast to, ko tad Dievs grib no mums, un tā dzīvot. Ir cita vieta, kur Pāvils saka, darbi, kuri nav darīti mīlestībā. Tātad tas nav nekas, tas ir korintiešiem 13. nodaļā. Tātad ir svarīgi tas, lai mēs dzīvodami, tā kā šeit Pāvils māca, mēs nedzīvotu tāpēc, ka Dievs prasa man būt savaldīgam, es centīšos savaldīties. Tas nozīmē to, ka Dievs uz mani runā, Dieva gars man skubina būt savaldīgam, un es pateicos Dievam, es Dievu mīlēdams, negribēdams, kā mēs šeit lasām, lai toļa par Dievu smējās, lai par Dievu darbu smējās, mēs dzīvojam tā, lai tās būtu Dievam patīkami. Es atceros, ka visam tādi īsi momenti. Bija kāds darbs, ko vīri padarīja, smags darbs, un viss bija izdarīts, tas bija kāds betona laukums nolīdzināts, un šajā laukumā pēkšņi iebrauc lielais traktors K700. Viņš pa to betoniņu nodeva, un tur palika 2 grāvīši. Un viens no tiem strādniekiem paķēra lāpstu un teica, es viņu nositīšu. Un iedomājieties, ka es esmu smagi strādājuši. Otrs viņu apturēja un teica tā, tas nedara godu manam Dievam. Pāvils šeit saka, dzīvojiet tā, lai jūsu dzīve darītu godu jūsu, jeb mūsu Dievam. Nu tad vispār neko neteikt, neko nereaģēt, un ļaunums, lai dara savu? Nē. Mēs dažādi varam. Mēs varam uzbrukt, mēs varam ļauni būt. Izsaukt policiju. Bet mēs jau varam vienkārši. Mēs varam aprunāties ar šo vīru, kas to ļauno dara, pārunāt. Viņš klausa vai neklausa, tā ir viņa problēma. Vēl jau vairāk tā reizē viņš bija domājis, ka tas betons jau ir sacietējis un tur var droši braukt. Un tur viss tā problēma sākās, vai ne? Patiesība ir tā, ka nerunāt. Ir tāds teiciens, klusēšana izelts, runāšana sudrabs. Es saku tā, dažreiz cilvēki tāpēc, ka viņi klusē, viņi nonāks ellē. Tāpēc, ka tu nesi kādam teicis, draudziņ, tas ir grēks, tad tu līdz ar viņu vari nonākt ellē. Izlasiet Eceļa 18. Tur ir rakstīts, ja tu redz, kā cilvēks grēko un nesaki viņam, tad viņš gan mirs savos grēkos, bet viņa asinīs es atprasīšu no tavām rokām. Tu nāks turpat, kur viņš. Jā, lūdzu, Kristu, tu gribi sacīt. Jā, nu man liekas, mēs jau esam arī runājuši par to, ka ticība, ja, ka tas varbūt, kur tā problēma ir, ka ticība priekš mums šodien daudziem cilvēkiem ir atnākt svētdienā uz baznīcu, paklausīties labu svētrunu, kaut nedaudz kaut ko piedzīvot, kaut ko saņemt, ja, varbūt kādu grēku piedošanu, ja, nu, šo te sajūtu, ka tevi piedot, ja, un aizēju ikdienā un kaut kādā veidā es atgriežos ikdienā un ikdiena man nesaistās ar manu svētdienu, ar manu ticību, ar tā tālāk, bet liels ir pārsteigums cilvēkiem, ka viņi sāk dziļāk iepazīties ar Dievu vārdu un viņi sāk iepazīties ar to, ko nozīmē būt ticīgam cilvēkam, ka viņi atklāja, ka ticība ir cilvēka dzīves veids, vai ne? Un ka tā ticība ir savi vērtības apgabals, savas tie orienti, tas savs ceļš, pa kuru ejot, ja, ticība tev ved pretī tam, ja, ko mēs jau arī šeit lasām, ja, ka Kristus nāks un mēs laimīgi viņu sagaidīsim. Es domāju, ka tas, kas man liekas ir ļoti svarīgi, ko jau arī Edgars sacīja, ka 11. un 12. pantā mēs redzam, nu, tas jautājums, kāpēc man tā būtu jādara? Kāpēc šo disciplīnu vajadzētu? Jā, kāpēc man būtu tādā veidā jāuzvedās, gal galā forši taču būtu iedzert un ko te visu, ja, tur nedarīt, ja, un kā apstols Pāvils saka, ja, kad tas, kādēļ mēs, un atkal uzsverot šeit kristīgo baznīcu, kādēļ mums būtu šīs lietas, ja, tādēļ, ka Dieva žēlstība ir atspīdējis. Un cik interesanti, ka šī glābēja žēlstība ir atspīdējis visiem cilvēkiem, un tā mūs audzina. Tā mūs audzina. Jo man liekas, piemēram, es arī domāju, nu, es nezinu, kaut kā pēdējā laikā par to, kas tad ir Dieva žēlastība, un kur mēs viņu redzam, vai kur mēs viņu neredzam. Un kaut kā man tā iekšējā sajūta pēdējā laikā par to domājot, ka patiesībā bez Dieva žēlastības mūsu baznīcas būtu tukšas.
Ka ja mums liekas, ka mēs uz turieni aizejam vai cilvēki atnāk tādēļ, ka tā ir viņu ticība, vai tāda ir viņu dzīve, vai tāda ir viņu vēlme, ja? Man liekas, ka, mīļie draugi, tā ir tāda liela ilūzija par to, ko mēs kaut kādā veidā izdarām. Ka Dieva žēlastība ir tik liela un tik intensīva, ja, ka viņa mūs velk, ka viņa mūs ņem, ka viņa mūs pāraudzina un ka viņa dara mūs vērtīgus, jeb sagatavo priekš tā laikmeta, kurš atnāks. Ja. Ka Dieva žēlastība, ka tajā brīdī, kad cilvēks nonāk attiecībās ar Dievu, kaut kas viņā notiek un viņš saka, es nevaru darīt tā, kā es vakar darīju. Šodien es gribu darīt tā, kā es jūtu, kā jau bīskaps Jānis sacīja, kā man Dieva gars uzrunā, kā man svētie raksti atklāja, kā es redzu, kā brāļi un māsas šīs attiecības savā vidū, savā draudz, savā ģimenē dzīvo. Tāpat laikā es domāju, ka mēs neviens šeit negribam liekuļot un teikt, ka mums ir viss kārtībā, ja mēs esam svēto sadraudze, ja esam jau kā eņģeļi debesīs. Es domāju, ja garīgums, jeb ticīga dzīve šodien prasa nenormālu piespiešanos, nenormālu spēku. Kāpēc? Tāpēc, kā apostols Pāvils saka, ka ļauna sabiedrība sabojā labsti, mēs dzīvojam grēcīgas pasaules vidū. Visus mums šodien, kas runā ap mums, ir tik spēcīgs, tik, tā kā tu teici tāli, ja man 7-gadīgais dēls, viņš iet, un ieraug šito mazdēl, ieraug šito, un viņš izlasa, un viņam liekas, tas ir ok. Man visvairāk sāpina tas, ka ar šādu te it kā nevainīgu lietu pieradina cilvēku. Tas nekas. Jo tu saproti, vecs piemērs. Es ļoti labi atceros, padomu laikos bija melnbalts televizors. Maniem vecākiem bija melnbalts televizors. Un es atceros pirmo kaut kādu filmu, vai pat TV-skaru, vai kaut kādu rādīju. Un es atceros, kā es raudāju. Tad, kad es redzēju, ka tur kāds tiek nošauts, ka tur kādam sāp, vienkārši es nevarēju tālāk skatīties. Mīļie, šodien to es pats uz sevi. Tur līst spainis ar asinīm, 2 spaiņi, piedod par cinismu. Man nav nekādas emocijas. Labi, varbūt tāpēc, ka es zinu, tā ir filma. Tajā laikā es varbūt to visu sižetu un tajā visā kā bērns dzīvoja līdzi. Bet redz, kur ir tas, kas man, kāpēc es šo te lūdzu, lai nopērk, un mēs parādām. Jā, cienījamie radioklausītāji, jūs neredzat, ko mēs šeit rādām. Šeit ir šokolādes tāfelīte, kurā ir rakstīts grēko droši, domas zīme. Dzīve ir īsa. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Uz šokolādes tāfelītes. Vienalga pat, vai tur būtu šis vizuālais virsū tālāk, vai nebūtu. Tas vizuālais jau tālāk, jau bērnam, kāpēc tā? Ja tā ir viena taktika, jebkuru nopietnu jautājumu padarīt par smieklu. Jā. Un grēku jau visnotaļ. Un šodien jau to, ka kādam pasaka grēks, viņam tas neizsauc neko. Viņš uzskata, ka grēks, ka viņš ir pusstundu pagulējis ilgāk no rīta un pasmējās par to. Un tādas lietas vienkārši, un jebkur, ja mēs paskatāmies, tā ir viena tendence, jebkuru nopietnu, saturīgu, dzīvē vajadzīgu nozari, darbību vai lietu paceļ smieklā un padara to par nenopietnu. Edgar, lūdzu, pasaka, kā reaģēt cilvēkiem? Piemēram, kaut vai uz šādu te vienkārši, tur nav nekāda nešķīsta tāda, tas nav, kā rakstīts, nepārēdieties, ja nepiedzerieties. Pagaid, šokolādes tāpēc. Redz, reaģēt var tad, ja zina kādas vērtības, ja zina kaut kādas, ja vispār dzīve tiek veidot pēc kādām vērtībām, pēc kādām mērauklām, bet ja nav nekā... Es runāju par mūsu, piemēram, tu kā tēvs, ko lai dara? Viens ir tas, ka vienkārši nepirkt šo preci. Vienkārši preci, un tad, ja viņu nepērk, viņi tā arī neražo. Bet bērniem
nopērc to, kas blakus stāv. Bērniem stāstīt, kāpēc tas, kāpēc ne tas, dēls mīļais, mazdēliņi. Ja, nu tā jau vispār būtu interesanta lieta, jeb kādu šādu reklāmu izlietot kā antireklāmu un pastāstīt bērnam par to, kas ir grēks un kāpēc dzīve ir īsa un kas dzīvē ir jāsasniedz. Ka ne jau jāpieēdās no šokolādes un tad būs dzīves mērķis sasniegts. Piemēram, negrēko droši. Dzīve ir īsa. Tur savu patiesību ir pateikt, un dzīve patiešām ir īsa. Un sava gudrība, bet tas, kā brālis sacīja, mēs vienkārši vārdu grēkot, grēks, likums, bauslis mēģinām patiešām vulgarizēt. Un man uzrunāja šeit viena lieta, kur brāļi tā pieskārās. Mēs visi gribam dzīvot šajā pasaulē saprātīgi, taisni un godīgi. Un Pāvils saka, ir divas jomas. Ja mēs necīnāmies ar pasaulīgām iekārēm, ja mēs tās nesavaldam, tad tas ir skaidra patiesība. Tu vari iesēt labību, ja to nekop, tad tur nezāļi būs noteikti vairāk. Un tāpat ir cilvēka dabā. Un otra tā ir bezdievība. Mēs saprotam, cik ticība var cilvēkam daudz palīdzēt, bet ar ticību vien ir par maz. Ticība ir šī tāda cīņa, nemitīga ticības iemiesošanās. Un kas ir skaisti pateicis, ka īstenībā tā ticība kļūst par tā kā rotu tam, ko tu dzīvo. Ka ticība nāk tev palīgā, lai tu dzīvotu godīgi, taisnīgi un svētīgi, un arī tavi darbi ir vislabākā liecība par tavu ticību, jo bieži vien tiešām šodienas cilvēks ir sadalīts. Viņš domā, ka ticība labi ir privātā sfēra vai tur kāda noteikta dzīves daļa, bet pārējā joma viņa nav pietiekoši svētdarīta, viņa nav Dieva mīlestības caurstrāvota, un tāpēc jau ir šis pants, ka šī žēlastība ir atspīdējusi par visiem, ka tā ir visiem pieejama, un neviens īstenībā nav pasargāts no tā, ka viņam ir jācīnās ar pasaules iekāru, ar pasaules garu, jo ja ne, tad pasaule par viņu valda, ja ne pasaule uzspiež savu, bet mums ir šī žēlastība, ka mums ir ticība. Jā, Kristus jau sacīja šo Dieva, 11. pāns, Dieva glābēja žēlastība ir atspīdējusi vecajā tulkojumā, jo ir atspīdējusi žēlastību, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Dieva. Bet saprot, šodien žēlastība, arī Dieva žēlastība, asociējās ar to, viņa ir, un es daru, ko gribu. Ja es gribu, es nokožu. Un te apostols Pāvils to saka, un viss Dievvārds saka, tu tā nevari vienkārši dzīvot žēlastībā un nebūt disciplinēts jeb. Savā veidā grūti ir to salikt, ka žēlastība arī disciplinē. Noteikti, bet tu vari dzīvot, bet nekad tavai dzīvē nebūs svētības. Tev nebūs ne kunga vadības, tu dzīvosi pilnīgi, ja tā var teikt, tā šī pasaulē ieķēries, ka vienu brīdi, ne Dievs tev varēs palīdzēt, jo tu būsi izvēlējies citas vērtības, un vai tu pats būsi aizvērts tā Dievam. Bet ja cilvēks pieņem un saka, ir Dieva žēlastība, no vienas puses tas ir daudz, ja viņš to apzinās, bet pajautāt, vai ir svētība tavai dzīvē, vai tu esi apmierināts ar dzīves kvalitāti, vai tā kā Pāvils saka, laimīgā cerībā gaidīt uz lielā Dieva mūsu glābēja kunga Jēzus Kristus godības atnākšanu. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs gaidām, mēs esam pārliecināti par nākšanu, mēs ticam, un vēl vairāk mēs tā gatavojamies. Mēs pakārtojam savu dzīvi, lai mēs būtu nomodā. Bet uz ko tad gaida šodienas cilvēks? Tikai dzīve īsa, baudi, izmanto un aizmirst un izmet ārā. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo, protams, arī mēs redzam no Pāvila vēstulēm un daudz esam runājuši un pieminējuši, cilvēki jau mēģina kaut kur arī to garīgumu ārēji kabināt klāt un atzīsim, viens neiet vai var pat lamāt tos, kas tāds ražo, bet no tā jau nekas nemainās, vai ne? Faktiski Pāvils te jau un brāļi jau pieskār šiem pantiem atgādina par to, kurš dara dzīvi tā žēlastības, tad cits žēlastība arī vulgarizēta. Te jau arī ienāk par kristiešu domu, tas, ko tu sākumā, vai kāds piemina, es grēkošu, Dievs jau tāpat,
Nu, viņš tā ir mīlestība, viņš tā ir žēlīgs, viņš tā ir piedos, vai ne? Tas tāds vulgārs skats uz šīm lietām ir. Pāvils, manuprāt, rāda to, ko Kristus arī sacīja, ko mēs arī reizēm ļoti maz varbūt, es nezinu, vai ļoti maz, bet reizēm pājām garām jaunpiedzimšanas faktorām. Mēs gribam arī to tā apiet. Un Pāvila laikā, ko viņš Titam arī saka, tu pretstatā tiem, kas māca, lūk, kabināt klāt. Tu vari mēģināt būt morāli tīrs kādu laiku no kaut kā atturēties ārēji. Labi, nedzert publiski, mājās pat izdzer savu vīnu pudeli vai ne, vai muciņu tur nedara vai ne. Kaut ko, tu jau vari savaldīties, kaut kur nerunāt, būt ļoti godbīgs, cienījām pasēdēt mājās, sadot visiem ar, kā sakot, ar pletni un nolikt pie vietas. Ilgi nevelk, jo tur nav dzīvības. Par to augšanu un dzīvību jau var būt tikai, augšana var būt tur, kur ir dzīvība, un dzīvība sākās ar to jaunpiedzimšanu, ar dzimšanu. Un tas ir, ko Pāvils saka, viņš bija gaidošs, viņš gaidīja Kristus atnākšanu. Adventists mēs teiktu, vai ne kaut kāds, bet adventists gaidīja adventu, nāks tūd Kristus, viss tā, draudz, viņš saka, tāpēc esiet, dzīvojiet kā tādi, ļaujiet garam augt. Galatiešiem viņš liek pretī kāds cilvēks dabīgais, un tad saka gara auglis. Viņš daudz runā par šīm lietām, manuprāt, šeit viņš arī Titam atgādina, saka, un tu neklusē. Mēs runājam, vai klusē, viņš saka, tu runā, tu parādi un arī pats savu piemēru lietas, ja vajag norāja. Bet akcents kur? Nevis uz to, ka padara sevi morālāk, padara sevi varbūt savaldīgāk, padara sevi iecietīgāk, atturībnieku, vai ne? Pārskata savu dietu tur. Nē, viņš saka, pārskata savas attiecības ar Dievu, un tad tur ienāks, tu augsts viņā, un es domāju, tas ir šodien vitāli svarīgs arī moments, vai ne? Kurš gribēs, ir tie, kas ir saistīti ar šokolādēm, visko vienalga, kas tur virsū rakstīts, vai vēl ar kaut ko. Tu vienkārši ej un dzīvo. Bet varbūt, ka kļūt atkarīgam, atkarības atkal slikta lieta, bet viena atkarība ir laba. Jā. Atkarīgam no Dieva, palikt, no svētā gara vadības. Un tur būs tā izaugsme, un tur nāks tā disciplīna. Jā, viņa ir smaga lieta, man ir jādomā līdzi. Tas augšanas process jau ir process. Tu kā adventists varbūt ierosini maini to priekšā, nevis 7. dienu gaidītāji, bet Kristus gaidītāji. Kristus adventists. Jā, es esmu adventists baznīcas pārstāvs. Man īsais varētu. Labi, tas tā humoram. bet tas redzi, ir gaidīt kaut ko. Dieva žēlastība, un tad es skatos, cik brīnišķīgi, un tāpat laikā, cik ļoti sarežģīti. Dieva žēlastība ir, lai mums būtu spēks atmest un atteikties. Neiet kopā kaut kā. Bet tas ir fakts. Un līdz ko tu nāc pie Kristus, tā tev Kristus saka, negrēko vairs. Jā, es tev piedodu to, ko Jānis tu sacīja. Jā, piedod, bet tālāk ej to ceļu, un tas nozīmē atmet. Nepārtraukti tev ir katru dienu kaut kas jāatmet. Tas, kas nāk, ja pielips ir no pasaules, ja pielips ir, lai pats galvenais, man liekas, ir, lai nepierod mūsu acis, mūsu ausis, mūsu domāšana, mūsu sirds, mūsu garīgais, viss jau ir tik ļoti pie visa kā pieredzes, kad liekas, ka to nevajag atmest, bet Dievvvārds saka atmet to. Te jau ir tā lieta, kad mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu, un mēs esam tīri, mums nekas praktiski nav pielīps, bet tad kādu dienu kāds mums sāk lipināt klāt. Pamazām tās lietas, pasaulīgās lietas sāk atgriezties mūsu dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka vēlns ir viltīgs. Viņš tā iesāk ar mazumu, ar sīkumu, un vēlāk viņš aizved tālāk. Un tad nonākam pie tā, kur mēs esam, kā saka, pie sasistas silis. It kā mēs ticam Dievam, it kā lūdzam Dievu, bet tai pašā laikā paklausīt Dieva gara nespējam. Jo apustulis Pāvils saka, gara spēka dariet galu miesas darbībai. Gara spēka dariet galu. Un tā ir tā Dieva žēlastība. Un tā ir Dieva žēlastība. Dievs
Timotejam es lasu, ja mums ir devis spēka, mīlestības un savaldības garu, tas nozīmē, ka Dieva gars, kurš mājo mūsos, viņš ir spēcīgs mums dot uzvaru, bet izšķiršanās ir mana. Ko es darīšu? Ko es darīšu? Velns atnāk un pienies, tas jau nekas nav, kāds tad te, sīkums, Es pasmējos, varbūt tas vai tas. Šeit ir runāts par krietniem vārdiem, par netēnkošanu un citām lietām. Tu aizēji kādreiz ticīgu cilvēku starpā, es saku, ko jūs darat? Mēs te uzsitām klačiņu. Bībele saka, nedari tā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas liekas tāds sīkums. Mēs maz drusciņi kaut ko izdarīsim. Bet viņi uzsit klačiņu skaidrā prātā. Skaidrā prātā. Apzinādamies, ka viņi dara nepareizi. Jā, starp bauslību un žēlastību droši vien ir arī tā starpība, ka bauslība tā kā nāk no muguras un cilvēku dzen. Nedari. Šeit apostols Pāvils parāda, dari. Viņš rauj uz priekšu. Viņš parāda nevis tikai no kā tiec vaļā, bet uz ko tiecies. Viņš par vecākiem vīriem runā. Mēs te arī visi vecāki vīri, jo tajā laikā laikam jau vecāks vīrs sākās jau tūlīt pēc 40. Un viņš saka, skaidrs prāts, cienījami. Jo man liekas, ka jo vairāk gadi iet, jo grūtāk ir, liekas tāds nihilisms mazliet nāk iekšā un saka, to es zinu, tas tā nav un to var apiet, tas nav tā domāts un visādi. Bet palikt tā, ka uz vecāku vīru var skatīties kā uz cienījamu cilvēku, kā uz saprātīgu, kā uz tādu veselu ticībā. Tas nozīmē, ka viņš vairāk tā nešūpojās līdz kādiem ticības vienreizējiem piedzīvojumiem, bet viņam ir kaut kāda analītiska bāze ticībai, kurā viņš var stāvēt un teikt, zini, tas ir patiesi, to es zinu. Un tāpat arī tālāk par priekšzīmi. Priekšzīme, man liekas, tas ir tik liels vārds, kas šobrīd slīd ārā no leksikas. Saka, katrs dzīvo kā māk un katrs ir atšķirīgs, bet būt par priekšzīmi un tad ieraudzīt jaunos, novērtēt jaunos. Tā liekas tādi vārdi, kas rauj uz priekšu un kas saka, tur ir pavērtas durvis, tev nav pašam jāizdomāt. Seko un tu sasniegs ko labāk nekā tajā, kā tu esi pašreiz. Ja, man liekas, ir tāds svarīgs pāns, ko mēs visi zinām, ka jūs, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem lietum līdz pār taisniem un netaisniem. Tas ir tas, ko Tāls sacīja par šo žēlastību, kura taču ir dota mums visiem. Taču interesanti, kā tu teici, ir cilvēki, kas saka, žēlastība mums ir dota, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Bet tie cilvēki, kas tā saka, viņi nesaprot, ka žēlastība nav dota, lai tu darītu, ko tu gribi. Žēlastība ir dota, lai tu atgrieztos no pasaules, un lai tu sekotu jaunajai dzīvei Kristu. Žēlastība ir dota tam. Kamēr tu neseko, kamēr tu nesaki, tagad es gribu šo jauno dzīvi, tikmēr šī žēlastība, kas tev ir dota, viņa priekš tevis ir tā kā pīlei ūdens. Ja? Viņa vienkārši ir, bet tu viņu nevari satvert. Tikai tajā brīdī, kad tu saki, jā, Dievam, tikai tajā brīdī šī žēlastība kļūst priekš tevis aktīva. Mēs caur kristību, tiekam šajā žēlastībā iegremdēt, mums tiek dāvāts šis svētais gars, un šī jaunā dzīve mūsos var sākties. Pie tam tu neesi viens pats tikai. Tagad tu dzīvoji, tagad pamēģini dzīvot tā. Tev svētais gars nāk palīgā visās lietās šo jauno dzīvi māca, atgādina, norāja un ved uz priekšu, tajā jaunajā Kristus dzīvē iekšā. Tā kā, man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, ka žēlastība ir dota visiem, saule spīd pār visiem, bet žēlastības darbības sākās tikai ar atgriešanās brīdi. Un turpinot tevi, faktiski ir tālāk ir šī atšķirība. Ko tad mēs visi šajā žēlastības laikā, es tagad runāju par visiem cilvēkiem, gan tie, kuri saprot, kas ir Kristus, kas ir Dievs, kas ir svētais gars, gan arī tie, kuri nesaprot. Un visi dzīvo žēlastībā, bet
vieni ir, kas tomēr gaida. 13. pants. Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Parunāsim mazliet par šo, ko tad faktiski mēs gaidām. Un šodien kontekstā ar debesu braukšanas dienu, kas tas ir? Daudziem pat īsti nav skaidrs, kas tā vispār debesis aizbrauc kaut kur. Nu, ja tad tiešais tulkojums debesu braukšanas diena, debesis aizbrauc. Lūdzu, kas tad ir debesu braukšanas diena? Lūdzu, droši, raujieties pie vārda. Baznīcas dzīvē cenšamies maksimāli sekot tam, ko Dieva vārds māca, un ar lielu precizitāti, gan apustuļu darbos, gan arī evaņģēlijos ir parādīts tas laika posms, šīs 40 dienas pēc Jēzus augšām celšanās, kur viņš ir ar saviem ļaudīm, mācekļiem, skaidrojot, atgādinot, mācot, un tad arī vienā brīdī, un tā ir tā 40. diena, kad viņš tiešām redzamā veidā, un vien runā par vīriem baltās drānās, citu runā par eņģeļiem, viņš iet godībā, teiks, ka mākoņu aizsats. Un, manuprāt, tā ir liela gudrība tāda un dievišķa pedagoģija parādīt mums, tāpat kā Jēzus atnākot pie mums nebija atstājis debesis, bet kas redz viņu, redz tēvu, tāpat arī aizejot, viņš jaunā veidā vairs ne lokāli kādā vietā zemē, ne fiziski, bet ir klātesošs kā galva, dodot savam ķermenim to godību, kas jau ir viņam. Un patiesībā šie svētki ir ļoti, ļoti būtiski un svarīgi, jo tie arī mūs sagatavo svētā gara nonākšanas svētku atcerē un piemiņai. Saka par vasaras svētkiem. Jā, tieši domāju par vasaras svētkiem, kad svētais gars pārpilnībā tiek dāvāts. Un, manuprāt, tas ļoti attiecīgi arī, ka mēs šeit sēžam, jo tieši Kristus aizejot saka, palieciet lūkšanā, vienprātībā, esiet kopā, neatstājiet Jeruzalemi, bet gaidiet šo brīdi, kad tiksiet ietērpti. Un patiesībā mēs katru gadu baznīcas liturģijā izdzīvojam šo brīdi. Tas mums ir ļoti svarīgs brīdis, jo tas iezīmē laiku, kas mūsu svētdara, tas iezīmē šo svētku dienu. Jā, lūdzu, vēl kas vēlās. Jā, cilvēki būtu ļoti laimīgi, ja viņi varētu atrast šajā pasaulē Jēzus kapu, kur viņš guļ. Jo tad varētu tur aiziet un nolikt puķi, un tur varētu šķīstīties, un tur varētu varbūt daudz ko labu darīt. Bet tad, ja prasa, bet kur tad ir Jēzus, kur vārdu visu pasauli zina? Viņi pa laikam atrod kādu kapu. Atrod kādu. Vismaz to līķaut. Bet tas, ka mums ir Dieva vārdā parādīts, ka viņš ir uzņemts tajā godībā, no kuras viņš atnāca, tā, kas cilvēkiem nav iespējams, un Dievam ir iespējams. Un tas šajā dienā mēs domājam tiešām par ļoti tādām tālām norisēm, globālām norisēm, ka ja Jēzus ir sacījis, ka viņš aizies pie tēvu, un to redzam ir izdarījis, un ja viņš ir sacījis, ka viņš atnāks no tēva mums pakaļ, tad mēs ticam, ka šajā laika posmā viņš arī ir dzīvs, un tā kā Dieva vārds saka, es noeju jums vietu sagatavot. Tā kā tas visai pasaulē iedod pilnīgi citu redzējumu, ka šis mums ir tikai tāds mācību laiks uz kaut ko, ko Dievs mums sagatavo Jēzu Kristu. Un tā šī it kā mazliet malā nostumtā diena, kurai pavisam nav tāds spožums kā Ziemassvētku dienai, šī ir tik unikāla diena, ka mums it kā ļauj ieraudzīt cauri ajoniem un daudz zvaigznājiem un viss, ka ir Dieva sagatavota vieta, un tā būs pilnīga realitāte. Un Jēzus par savu atnākšanu runā tik pārliecinoši un tik skaidri, it kā viņš jau redzētu to, kā laika beigās tas notiks. Un tas ir tas, uz ko mēs ticam un gaidam. Jā. Gribētu sacīt arī, kad papildināt, ne vienkārši piebilst vēl pareizi arī ļoti daudz, un varbūt tajā laikā un šodien Jēzus arī uzskata, labs skolotājs, labas idejas un par ko nē.
vai ne? Bet šeit jau tā debesbraukšana vēl rādio svētie raksti saka, ne tikai paņemts debesīs, bet arī paaugstināts. Ja Dieva labās rokas, tātad arī garīga paņemšana, paaugstināšana, kuram ir viss var debesīs un virs zemes, un tas pagriež visu to lietu citādi, un tad tā žēlastība sāk darboties. Jā, Kristus sacīja, viņi ir visiem, bet tad es sāku vērtēt, vai es stāvu zem viņas vai nē. Vai nāk, Pāvils saka, viņš šķīsta jūs no netaisnības. Ja tu tur ej, viņš tev attīrīs. Viņš attīra savai valstībai, tu audz, tu mācies, tu savaldies, tu dzīvo tajā procesā, bet tas notiek tikai tāpēc, ka tur ir kaut kas pārdabisks, kā mēs sakām, pārdabīgs, ka tur ir dievišķā vara un autoritāte, tāpēc debes braukšana ir reizēm cilvēku apstāsts, nu jā, kā tad viņš tur un cik un kur brauc. Ne par to ir stāsts, vai ne? Tur ir, viņš arī atnāks atpakaļ, bet viņam ir arī vēl iedot tā autoritāte pāri visam. Tur ir rakstīts, uzņemts debesīs, uzcelts debesīs. Mēs tā sakam debesbraušanas diena, bet praktiski būtu tā debesīs uzņemšanas diena, tajā dienā, kad Jēzus atgriezās debesīs. Kāpēc šī diena ļoti svarīga? Pirmkārt, Dieva dēls apsola svēto garu, dot pavēli, kā tos sagaidīt, neaiziet no Jeruzalemes, palikt un gaidīt, nenosaka laiku, bet saka, pienāks diena būs. Tālāk ir divi vīri, vai eņģeļi, vai vīri spožās baltās drēbēs, kuri pravieto. Pravieto, par kuru mēs arī varam šeit lasīt, viņa atspīdēšanu, ko mēs lasījām šodien vēstuli Titum. Gaidīdami viņa atspīdēšanu, tas ir viņa parādīšanos. Un šie divi vīri pravieto un saka, šis Jēzus, kurš tika uzņemts debesīs, ja būs celts debesīs, viņš nāks tieši tāpat. Tātad mēs apzināmies, ka viņš nāks vēl. Ir strīdi par to, vai viņš nāks valdīt uz zemes 1000 gadus un pēc tam vēl tiesās. Tā jau redzēsim, kā tas būs. Bet fakts ir tas, ka Jēzus nāks. Viņš nāks, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Tā ir galvenā problēma. Un šeit tas jautājums dzīve ir īsa uz šīs šokolādes. Es vēlētos sacīt šiem cilvēkiem, kas to lasi. Atceries, dzīve ir īsa, ja tu savu dzīvi neizmainīsi attiecībās ar Kristu. Tā otrā daļa ir patiesība. Tā ir patiesība, dzīve ir īsa. Bet šī dzīve mūžīgā. Un ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā? Un cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Cik pieņem to, ka Jēzus nāks atkal uz šīs zemes. Cik pieņem to, kā dzīvot pēc Dieva vārda svētā gara vadība ir nopietni un svarīgi, tik arī viņu sagaidīs, kad viņš nāks. Ar prieku. Kristu. Jā, nu, arī tad, kad Pēters saka savu pirmo sprediķi, tūlītās pēc svētā gara izliešanās, tad viņš arī saka, ja, ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Ja? Un es domāju, ka tas ir arī apstiprinājums tam, ka Dieva žēlastība, kas caur Kristu ir, viņa ir piepildījusies, viņa ir klātesoša caur svēto garu. Un es atceros interesanti, kāds mācītājs reiz runājot par debesbraukšanu, stāstīja, ka viņš tur ir pētījis, nu, ka Kristus nav kaut kādā veidā pagriezis muguru un aizgājis tā kā projām, ja? Bet ka tā viņa paaugstināšana ir notikusi, ka viņš esot tā kā uzņemts, ka viņš esot pats ar skatu paliekot un tā kā viņu svētījot. Es nezinu, vai tas tā ir vai ne, bet man tiešām vienmēr ir ļoti, ļoti īpaši tā sajūta, ka Kristus jau paliek klātesoši caur svēto garu. Bet tad, kad viņš nāks, tas laikmets, tad, kad viņš nāks, tad žēlastība, kuras šodien mums palīdz cīnīties ar ļaunumu, cīnīties ar grēku, mēģināt pastāvēt tajā jaunajā Dieva dotajā dzīvē, jā, ka beidzot tas ļaunums tiks uzvarēt. Un tad tā žēlastība, par ko mēs šodien runājam, kuru mēs mēģinām satvert, sadaustīt arī savā ticības dzīvē, viņa kļūst pilnīgi ieraugāma un redzama visiem. Un ka tad, kad Kristus atnāks, tad tiks novilkta tā līnija starp tiem, kuri būs izvēlējušies šo žēlastību, palikt stāvēt, dzīvot no tiem, kas būs pateikuši, ok, viņi ir, bet uz mani tas nekādā veidā neatiecas. Jā, jo žēlastība tas nav tikai tāds vienkāršs vārds.
apžēloti. Mīļie, ja mēs dziļāk padomājam, 14. pāns, kāpēc vispār šī žēlastība mums ir? Viņš sevi, Jēzus Kristus, Dieva dēls, sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm. Tā ir tā žēlastība. Nav vienkārši žēlastība, Dievs ir viss mīlošs, Dievs ir viss piedodošs, Dievs ir, viņš mīl visus grēciniekus, kā man savā laikā teica. Tālī, Dievs man mīl vairāk nekā tevi, jo es esmu lielāks grēcinieks. Tas cilvēks neticēja Dievam. Es saku, labi, slava Dievam, jā, viņš tevi ļoti mīl, bet līdz zināmam brīdim. Ja tu pasaki, pagriez muguru un pasaki, man Dievs, tava žēlastība nav vajadzīga, okay? Dievs neuzbāzīsies. Ar varu nevienu Dievs nedarīs par savu izredzēto Dievu bērnu. Viņš ir atdevis savu dēlu. Pie tam ir nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas. Jūs saprotiet, neatzīstot Dieva dēlu par savu glābēju, tu nekādīgi nevar būt šķīstīts. Vienīgi Kristus asins ir tās, kas šķīst. Vienīgi pie krusta Golgātā tas notika, tas jāsaprot, tas nenotika tikai tāpēc, ka tur bija fanātiķis. Tas nenotika tikai tāpēc, ka tur bija nežēlīgs valdnieks, jeb nežēlīga tauta. Nē, valdnieks viņš jau teica, es jums atdodu, es mazgāju rokas tīras. Tauta kliedza, ko lai dara? Nē, tas nebija tikai tāpat. Tā bija Dieva mīlestības izpilde, kas arī mums grūti saprast. Bet ja tas nebūtu noticis, mums nebūtu šodien iespēja šis žēlastības laiks, kas jau ir šobrīd jau 2000 gadus, viņš nebūtu. Bet tāpatās, kā ir rakstīts, vienreiz tas žēlastības laiks beigsies. Mīļie, es te nerunāju par kaut kādu, par to, ko brāļi jau sacīja, otro Kristus atnākšanu. Es par to brīdi nerunāju. Mums katram personīgi pēkšņi beigsies. Vai tu esi izmantojis šo žēlastības laiku? Tev vienkārši tavu sirsniņu, viens sitienu, divas, viss apstājās. Un ko tad? Un tad būs šis jautājums, vai tu žēlastības laiku izniekoji? Jā, dzīve ir īs. Tev pat tu šokolādes tāfelīti rakstīt, dzīve ir īs. Bet tu paklausīji tam, ko lai tu dari tajā dzīvē? Lai Dievs mūs pasargā. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi visu svētī. Cienījami radioklausītāji, lai Dieva žēlastība ir ar jums visiem un Dievu svētā gara spēks. Lai tas parādās. Mēs visi to vēlamies. Lai tiešām Dieva svētā gara spēks parādās. Ka mēs varam arvien vairāk, un es zinu, rītā būs vēl vairāk lietas, vēl vairāk šokolādes tāfelītes būs, kam būs jāpasaka nē. Un te mēs saviem spēkiem nevaram pateikt, tas nav iespējams. Dieva spēkā jā, lai tas piepildās jūsu dzīvē. Ja tas kungs atļaus, tiksimies pēc nedēļas. Lai Dievs jūs svētī. Visu labu.